Šī ir Rīgas 88. vidusskola. Kādreiz šeit mācījos arī es, tagad mani bērni. No reiz iecienītas sporta vietas laukums pārvērtās par bīstamu zonu. Tas ir ne tikai morāli novecojis, bet arī kļuvis par vietu, kas apdraud veselību. Šeit kādreiz mēs ieskrējāmies tālēkšanai. Tagad pat nav vietas, kur bērni varētu droši skriet. Kā gan Rīgas doma šo var saukt par sporta laukumu? Kur šeit sportot? Labdien! Mans bērns nesen guva traumu, uzturoties Rīgas 88. vidusskolas stadionā. Bērns paklupa bedrē un rezultātā kājas pēdas lūzums. Vairs nevar klusēt. Mūsu gadījums liecina tikai un vienīgi to, ka šīs laukums nav drošs. Bērniem ir jābūt vietai mācīties bez riskiem. Kas tālāk? Gaidīt vēl vienu nelaimi? Šobrīd Rīgas doma mūs ignorē. Šī gada sākumā mēs savācām vairāk par 740 parakstiem un iesniedzām Rīgas domē. Mums atrakstīja, lai gaidām. Šī gaidīšana notiek no 2021. gada. Daudzi bērni beigs šo skolu, kam bija solīts, ka sporta laukums tiks renovēts. Kas šodien uzņemsies atbildību par bērnu traumām? Rīgas īpašuma departaments un Mežzīles kungs, izglītības un sporta departaments. Kam šodien patiešām rūp Rīga, rīdzinieki, bērni, nākotne, veselība? Mēs nevaram gaidīt vēl vienu bērna traumu. Mēs nevaram gaidīt gadu, 3, 10. Aicinam nekavējoties uzsākt stadiona renovāciju un radīt drošu un mūsdienīgu vidi mūsu bērniem. Deputāti, tā ir tava atbildība.